Sveiciens visiem! Tad uz doto brīdi situācija šāda. Paturpinam pa traktorīti. Priekša noņemta. Gāja diezgan pagrūto priekšu noņemt ar soraku. Priekšreku tur stāv. Kas te man viens cilvēks prasīja, kāpēc es nešķeļu viņu uzreiz pa pusēm. Šajā gadījumā tas īsti nav iespējams, jo pirmkārt redzēt, kāda apstākļa ir. Un otrkārt mums nav īsti lietas, ar ko mēs varētu viņu atdalīt pēc tam, kad mēs viņu būtu pāršķēluši pusēm. Tāpēc atdalīšanas process notiek pa gabaliņam, teiksim tā, ja? Jau diezgan pamatīgi mocījāmies ar šo te priekšējo tiltu, jo viņš ir diezgan pasmaks un vispār sorakam cēlās priekšu gaisā tajā brīdī, kad ņēma nost. Tā kā, jā, šajā gadījumā bez variantiem šis te traktors jādala bija pa daļām. Katrā ziņā priekšējais tilts tagad noņemts, un tagad ķeramies klāt motoram, aplasīsim apkari, trubas, un tad jau principā 4 skrūvas atskrūvēsim, un motors nāks ārā. Un tad tas būs arī galvenais uzdevums būs izpildīts, motors būs izņemts, un tad jau skatīsimies tālāk, kas tieši jādara motorziņā. Tā, tagad ir aplasīts ģenerators. Starteris noņemts, visi vadi atvienot šajā pusē. Un tas pats stāsts arī šeit. Noņemts konģiškas sūknis, visi vadi atvienoti. Un galvenais jājiens bija ar šīm te visam, fokusējas hidrolikas caurulēm, jā, bet viņas visas ir atvienotas. Un principā, ko? Taisam vaļā galvenās skrūvas un ņemam ārā motoru. Tad pasākums izskatās aptuveni šādi. Motors ir ārā, tad attiecīgi motors turās uz 8 skrūvēm. Šeit ir starpvārpsta starp dzinēju un karbu. Diemžēl šlices, jā. Redzat, šlices ir sūdīgā stāvoklī. Te būs kaut kas jādomā ar šītam šlicēm. Tieši, kas ir kārbas pusē. Attiecīgi tāds pats stāsts arī ar šlicēm. Jā. Var redzēt, šādi tad izskatās, fokusējas, šādi te izskatās, tad šis te motors izcelts, viss priekš noardīta, un šeit lūk ir motors, izcēlam ar stropēm 2. Un tad tālāk, kas mums jādara, jāarda nost šis te aizmugurējā daļa motoram. Un tad attiecīgi mēs tiksim klāt jau šim te zobratam, kas ir bojāts. Īsumā kaut kā tā, noārdīšu tad nost aizmugurējā daļu, un tad principā arī parādīšu, kur tā problēma mums slēpjas. Tā, aizmugurējais vāks ir nost, jā, redzams viss detaļas, ko noņēmam nost. Spararot vāku, degvielas sūkni, ne sūkni, bet regulātoru. Un tad lūk, šeit ir mūsu vaininieks. Šis te zobrats muļķīgi, bet vienkārši ir atskrūvējusies šī te skrūva, kā redzams, un zobrats noķīlēja visu pasākumu. Tā kā, jā, daļ šādas te mazas problēmiņas, viss šis te darbs bija jādara. Tad attiecīgi, jā, vēršos pie jums ar palīdzību, varbūt kādam ir pieejamas detaļas šim te Deutsche Facher Agratrons 85, vajadzīgs tad attiecīgi šis te zobrats, attiecīgi jauns, jā, vēl paskatīšos, iespējams vēl kaut kādas detaļas ir. Kā redzams, jā, apkops ir veiktas, diezgan čābīgi, pamatīgs uzdegums, visur vēļa ir mainīta reti, bet, ko darīt, jā. Tad attiecīgi, jā, ja jums ir kaut kur zināms, kur var dabūt detaļas šim te traktoram, padodiet man ziņu, un es labprāt ar jums sadarbošos, jo detaļas, jā, tiešām nav diezko viegli atrodams īpaši šai te markai. Tā kā tā, pagaidām, jā, esam tik tālu tikuši, mēģināsim sadabūt detaļas, padodiet ziņu, kas un kā, jā. Un, ja jums ir labs piedāvājums, sazināties ar mani caur WhatsApp, telefonu, SMS, e-pastu, principā pilnīgi vienalga. Ok, tad tiekamies jau 3. daļā. Tad šādi te lūk, tas pats zobrats izskatās, viss viņš ir sēsts un pagalam
gabali trūkst ārā, jā. Vienkārši atskrūvēsies skrūva šī te, kas viņa tur vietā. Kāpēc viņa atskrūvēsies, nav īsti saprotams, bet zobrats ir pilnībā pa galam. Jā.